Šis ir 5. Kristīna portrets ir tavās rokās. Labvakar, Renār. Labvakar. Nu, prieks redzēt tevi 5 brauc laikā. Mūsu klausītāji, vai ne? Jā, aktīvi Aktīvi. Rītos un vakaros. Renār, kā ir iesācies tavs rudens? Kā jūties rudenī? Brīnišķīgi. Es teiktu, ka es būtu priecīgs, ja rudens iestātos mazliet vēlāk. Proti, es runāju par to, ka vakarā botāniskajā dārzā tādā ārkārtīgi šarmantā vietā Šķūnis mums bija albuma prezentācija. Bērnu albuma prezentācija, Ines Zanders teksti, mana mūzika, Smieklu sasaucēju orķestris un albums ar nosaukumu Sasauc smieklus izklīdušus. Un, mēs cerējām, ka mēs vēl trāpīsim tajā atvasarīgajā, siltajā, foršajā laikā, kad varēs tur vēl paskraidīt pa botānisko dārzu un tad ienākt iekšā paklausīties mūziku. Pasmelt arī sauli. Bet, kaut kā pirmdien viss tāpa skaidrs, ka tas tā laikam nebūs un ātri vajadzēja atrast tās sildītājas sēnes un džemperus, kas paslēptas kaut kur bēniņos Bet smieklis sasaukti, albums iznācis. Bet smieklis sasaukti, albums iznācis, viss ir brīnišķīgi. Renārs ir ļoti apmierināts, draugiem arī patika, ir labs atsauksmes par vakardienu. Par albumiņu parunāsim nedaudz vēlāk, sāksim ar Renāru Latvieti. Es nekautrēšos teikt, ka tu esi viens no tiem lielajiem latviešiem Latvijā. Kā tev šķiet, kāds ir 21. gadsimta latvietis? Renārs domā varens sākums. Vai tad nevajadzēja sākt piltuvu veidīgākā, ja? Uzreiz pa galvu. Mēs par latviešiem. Kaut kad mēs sākām ar rudeni, vai ne? Viss jau bija pareizi, ar rudeni sākām. Masa intro ar rudeni. Es domāju, ka viņam ir jābūt gudram. Jo nav vienkārši gadsimts, viņš ir ļoti ātrs, politiski, ekonomiski sarežģīts, vai ne? Un mēs visi zinām, ka mēs esam mazi izmērā, valstiskā izmērā sirdī lieli, bet varbūt tāda ekonomiskā ietekme mums nav pārāk liela, līdz ar to mēs vienmēr kāds gribēs, lai mēs kādam piespēlējam. Mums ir jābūt gudriem, jā. Kāpēc tāds jautājums tieši tev? Tāpēc, ka man interesē, kā tu kopi savu latvietību, jo caur visu mūziku, caur tavu darbošanos Latvijas mūzikas pasaulē tāda sajūta, ka tu esi viens no piemēriem, kā kopt latvietību, kā ģenerēt to ap sevi. Paldies! Es domāju, ka šajā laikā, kad mēs zinām, ka demografiskā situācija nav pārāk, rādītāji nav pārāk labi, tad mēs ģimenē mēģinām arī šādā veidā kopt latvietību. Mums ir 3 dēli. Un visi braši ir latviešu puikas. Tas ir patiesībā ļoti svarīgi. Lūk, tā arī mēs nonākam līdz tiem sasauc smieklus izklīdušas. Es sapratu, šis jau nav pirmais albums bērniem, pie kura tu esi strādājis un pats arī esi tēvs, kas ir tā ziņa, kas ir tā vēsts, ko tu vēlies ielikt savos mazajos klausītājos latvietīšos? Es domāju, ka Tu zini, tad, kad tās dziesmiņas tiek rakstītas, tu nedomā par kaut kādu tādu, dziļumu varbūt pat, vai ne? Tu primāri lasi dzejoli, tev patīk dzejolis, tev patīk bērni, tev ir bērni, vai ne? Tev ir mazi bērni, un tev liekas, ka, man liekas, ka mans pienesums varētu būt mūzika. Un tu vienkārši ietērpi to dzejoli mūzikā, un tas tā notiek it kā pamazām, it kā neapzināti un rotaļīgi reizēm, un beigās tas kaut kur rezultē, vai ne? Un varbūt tu teici, ka albums šis nav pirmais. Savā ziņā šis tomēr ir pirmais albums, jo pārējie ir bijuši tādi projektiņi vairāk. Jā. Teiksim, mums bija sadarbība ar multiplikācijas filmas Lotte no izgudrotāju ciemveidotājiem. Tur mums bija pāris dziesmiņas, tas bija ar Vētru kopā.
Un tad, laikam tāds spilgtākais bērnu projektiņš ir Jokveids alfabēts. Jā, to jau visi dzied. Tas ir brīnumaini skaisti aizgājis. Un, jā. Arī teiksim, tas pirmsākums ir, to es daudz reizi esmu stājis, ļoti it kā vienkāršs un maziņš, jā, jo šī dziesma bija rakstīta vienam puisītim. Tātad mākslinieks Indras Sproģis dēls Filips, viņš nekādi nevarēja iemācīties alfabētu. Yeah. Un viņa mamma uztaisīja, Indra tātad uztaisīja šo jauko dzejolīti, kur katrs nākamais vārds sākās ar nākamo alfabētu burtu. Vajag šādu par reizrēķinu arī kaut kādu uztaisīt. Tas jau ir tāds savu veidu reizrēķins jau alfabētā palicis. Arī ir. Jā. Līdz manām ausīm tas nav nonācis. Redzi, varbūt, ka tev mājās nav neviens maziņais, ko? Vēl nav gan jau. Redzi, tikko kā tev ienāks mājās maziņais. Tu zvani man, es tev visu piegādāšu. Skaisti, paldies. Jā, par tiem bērniem. Veseli 3 Latviju puikas aug tavā ģimenē. Kā tu viņos stāsti vai mēģini ieaudzināt latvietību, vai tas ģimenē ir svarīgi pirmām kārtām apzināties, ka tu nāc no šīs zemes, ka tu esi šīs zemes daļa? Protams, ka ir svarīgi. Un mēs runājam par to, un es domāju, ka viņi skolā un bērnu dārzā viņiem jau tiek audzināts latviskās vērtības. Es domāju, ka mēs visi tā roku rokā ar skolotājiem un audzinātājiem to latvietību turam. Varbūt manī nav tik izteikta tāda, teiksim, tāda redzama latviskā daļa, kā tāda, teiksim, tipiska Jāņu un Līgo svinēšana un saulgrieži un tautas tērpa vilkšana, attiecīgās reizēs. Tas varbūt mūsos nav, bet, es gribētu ticēt, ka mēs esam forša latviešu ģimene. Kad jūs esat tāda klasiskā latviešu ģimene, kas dodas uz tērviti, vai vairāk tomēr dodas uz tērviti pastaigā? Vai arī tomēr tu jau daudz arī ceļo un daudz tos mēs esam neparasta latviešu ģimene un mēs dodamies uz Siguldu. Rudenī, kad lapas bieži. Jo arī, redz, Karnevāla jūta albums angļu valodā, vai ne? Angliski sāk puiši savu ceļu uz pasaules. Viņi jau labojās akmentiņi jau tomēr, vai ne? Es domāju, paldies Dievam, tiešām iznāk akmentiņi viss kārtībā. Interesanta lieta ar Karnevāla puikām, vai ne? Jo tad, kad viņi sāka rakstīt tās pirmās dziesmas ar Gati Zaķi kopā, tur ļoti aktīvi dalību ņēma arī Arnis Račīnskis, kuram... Ja es pareizi sapratu, viens no uzstādījumiem bija, ka ir jādzied latviski, jo Arnis pie tā pats ir nonācis, un viņš dzied, un viņš arī puikām mēģināja to stāstīt, un viņi pat, cik es zinu, mēģināja, ne tās angļu dziesmas latviskot, bet tāpat kā Goran Gora sāk ar angļu. Tu zini, viņi palika pie tā, kas ir, un man liekas ļoti labi. Man liekas, teiksim, mākslā, tieši tāpat kā tu saki par Goranu, vai ne? Arī viņš dziedāja vairākus albumus angliski, un tad... Kad tas 30 tuvojas apzināties, ka tu esi pie saknēm nonāc, Tad kaut kas notiek tevī, un tu saproti, hei, var dziedāt latviski, un latviski labi skan, un kāpēc ne? Un kā ir ar prāta vētru, arī jūs gan no pašiem sākumiem esat bijuši tādi kārtīgi latviešu zeļi, bet esat arī paspējuši izdoties angļu valodā un krievu mēlē. Kā ir ar tām sajūtām tajos albumos tev pašam? Dziedāt svešā mēlē, lai patikt varbūt vairāk vai vairāk tie labāk uztvertu citas publikas. Tur laikam jāsāk no tā, kāpēc tas viss vispār sākās, vai ne? Tas sākās ar to, ka tu spēlē 10 gadus, dziedi latviski un koncertē, vai ne? Bet kaut kādā brīdī saproti, Latvija brīnišķīga zem, bet viņa tomēr ir, kā jau mēs pie tā nonācām, teritoriāli maziņa. Un tu nospēlē 10 koncerts, un tu jau visur esi bijis. Un tad tur parādās moments, ka tev kā muzikantam gribētos vairāk spēlēt koncertus, vai ne? Un tad tu sāc skatīties, hei, varbūt kaut kas aiz Latvijas arī vēl ir, vai ne? Jā. Un tad tu paskaties, jā, ir tā, bet tur laikam būs tad kaut kā savādāk jādzied, lai viņi saprast, par ko ir dziesma. Tad tu nonāc līdz angļu valodai, un tad sākās pirmās dziesmas angliski. Es pat tagad jāpadomā, kad tā bija pirmās angliski. Veronikas laiks vai pirms tam? Nē, laikam pirms tam mums bija tāds albums ar nosaukumu Vietu nav. Tāds, es teiktu, liels retums, kur bija 6 dziesmas, jo tas bija mini albums, un mēs bijām lasījuši, ka mini albumā
vajadzētu būt kādām 6 dziesmām, mums bija 5. Jā, pēc definīcijas. Jā. Mums bija 5, un tad mēs bijām ārkārtīgi asprātīgi, un mēs pielikām 6. dziesmu, kuras nosaukums bija No Song. Tā kā vieta nav. Un viņš arī laikam pat uzrādījās, disku mašīnā, kad pārspied pogas. Un tāds bija mūsu mini-albums. Tur bija jau pirmās dziesmas angliski. Bet nākamā gan mums skanēs latviešu valodā, vai ne? No jauna albuma. Un no jauna albuma taču piesaucām jau jāpaklausās. Rīta darbs, tagad laikam tas tā kā singls, vai ne? Jeb tā aktuālā. Pavaddziesma, jā. Rekā mums Marta Twitterī raksta sasaucu smieklus kopā ar 5 brauc un Renāru. Ai, burvīgi. Tā viņa raksta mums Twitterī. Burvīgi, Rīta darbs. Burvīgi, sveiciens, Marta. Renārs Kaupers no jaunā albuma, kas vakar tika iznāca, vai ne, un tika prezentēts. Jā, tā ir taisnība. Vakar. Viņš ir visumā. Visā visumā pieejams. Es tā domāju. Es gan nekur neesmu redzējis, bet man jāsaka godīgi, es arī nekur neesmu bijis. Tāpēc, vai jaunībā domāju, ka rakstīs dziesmas arī bērniem? Jaunībā. Tik ļoti daudz virsrakstu bija Renāram Kauperam jau 40, Renāram 40. Tad ir jau vēl tāda nobriedusi jaunība tagad jau, ne? Jā, pie tā paliksim. Labs jautājums. Laikam, ka tā nedomāju. Nedomāju par to. Bet zini, kas ir pa lietu? Es, rakstot arī šo albumu, nedomāju, ka tas ir specifiski bērnu albums. Teksti ir bērniem. Ja pareizāk sakot, bērniem viegli uztverami. Tikpat labi es ceru un tā domāju, ka to tā... Ka negriezīs ausīs pieaugušajiem. Jā, jo zini, arī svarīgs moments, arī tu brauc ar mazo mašīnā, viņš tev lūdz uzlikt to dziesmu, tu viņu klausies. Ziniet, kā mazajiem, ja? Kas vēl nezinu, vai ne? Jāgriež par riņķi, atkal un atkal. Joku pēc alfabēts mēs taču paši esam kolektīvā pat dziedājuši. Dabīgi, mēs to vien darām. Mēs trenējamies pirms ētera. Atkārtošana, zināšana māte. Jā. Ētera. Jā, māte. Jā, bet vai tu vispār savos jaunības gados, ja mēs pie tiem esam pieķērušies, biji pārliecināts, ka nodarbosies ar mūziku, jo lasīju, ka esi studējis arī žurnālistiku. Tā ir taisnība. Un esmu arī nodarbojies ar žurnālistiku. Es strādāju radiostacijās vairākās. Jā. Tas viss sākās ar praksi Radio 2, kur es lasīju ziņas. Pēc tam es... Varbūt Līva kādreiz būs, Līvas vētra būs. Varbūt, ja Līva man ņems savā komandā. Jā, lasīju ziņas. Jā, pēc tam es lasīju ziņas Radio Skonto. Traki vispār tiem ziņu cilvēkiem, viņiem jāceļās agri, viņiem jānāk vienmēr ātrāk, viņiem tur jārakājās pa visām tām lietām. Jāmāk pareiz teikumu salikt, ātri jāmāk salikt reizēm. Dzīvajā ēterā jāmāk noimprovizēt. Jā, bija tāds posms, un tad es kaut kā pamazām uz to dīdžejošanu aizgāju. Nosacīto dīdžejošanu, jā, pārvākties uz otru pusi galdam, kur tu jau spied pogus un palaid dziesmas. Jā, un tad... Bet tas viss notika paralēli prātu vētrē, kas jau to tas laiku bija, notika paralēli, jā. Tev tā kā nelikās sākumā, ka jums izdosies, ka tev gribējās tādu stabilāku profesiju, vai kā drīzāk, tas bija? Nē, es teiktu, ka tas arī vienkārši notika. Protams, man vajadzēja arī kādu ienākumu avotu, jo Prātu vētra bija tāds kolektīvs 90. gados, uz kuru nāca vidēji 30-40 cilvēki sākuma pusē, 90. gadu sākuma pusē. Un tur nekādi nevarēja nodrošināt ģimeni ar 2 maziem puikām, un bija jābūt kaut kādam pamatdarbiņam. Bet mēs visi strādājam. Jubalds bija tiesu izpildītājs un bārmenis, Roga bija operators LNT, Māris bija... Šo es nezināju. Māris bija, ziniet, kas bija Māris? Māris izvedāja vēstules. Tā kā pasta servis viens no... Nē, man liekas, kurjeris. Ka ne pasta. Kaut kas ar kurjeru saistīts, bet tas bija kaut kādam specifiskam... Bet jūs tagad vai tu... Kas ar tieslietām? Nē, varbūt es jaucu. Labi, bet kurš tad bija tas tavs lūzuma punkts, kad tu saprati, nē, radio nestrādāšu, ziņas nelasīšu, pietiek, tagad pievēršos tikai un vienīgi mūzikai? Tur jābūt ir kādam punktam, kurā tu to saproti, vai ne? Jā, un tāds punkts pienāk, jo tu saproti, ka tu vairs nevari visu pavilkt, un tu saproti, ka grupa... kļūst par svarīgāko tavā dzīvē. Ir brīdis, kad tev vienkārši jāizšķirās. Un es izšķiros par labu mūzikai, par labu grupai. Mēs visi tā izdarījām, un
Mēs esam tik priecīgi. Vai tas tajā brīdī tu nelikās kā lēciens nezināmajā, vai tomēr bija tā jau tāda garantija, ka viss būs kārtībā? Viss tur tā notika ļoti, ļoti harmoniski, jo, ja nemaldos, tas pēc Eirovīzijas notika. Vai kaut kur ap to laiku, kad mēs Šveiku spēlējām, bija Eirovīzija, un tad kaut kā likās, te viss notiek. Un... Tad ir jāiet tālāk un jāņem viss, ko var paņemt. Jā, un arī parādījās braucienu aizvien vairāk, un tu saproti, ka nav iespējams apvienot lietas. Vai ir gadījies arī kādreiz tā kā aplausties savās izvēlēs vai lietās, ko tu dari, un pieņemts ar lēmumu, šķietam sākotnēji pareizs, un tad tā kā, varbūt vajadzēja darīt savādāk. Tu zini, es visu pagājušo nedēļu domāju, ka es diezgan aplausies izvēloties albuma prezentācijas dienu vakar, ja? Jo es visu laiku Vindguru skatījos ārprāts, otrdien vienkārši, kur var trāpīt visā augstākā diena. Lietus, vējš un mēs šķūnī botāniskajā dārzā, vai ne? Jo, kāpēc šis aplausiena sajūta, jo gan meitenes, gan man sieviņa ierosināja trešdien to taisīt, tātad šodien, vai ne? Un es kaut labāk. Šodien nedaudz labāk. Vai ne? Bet tāpat laikā... Arī salti. Tāpat laikā arī salti un palīst. Bet šorīt es vairs tā nedomāju. Tātad aplausiens ir pazudis, jā, viņš tā kā parādījās, bet viņš pazuda. Un man liekas, ka tā ir arī tāda interesanta, varbūt pat filozofiska doma, ka reizēm tas, kas tev liekas aplausiens konkrētajā brīdī, pēc kaut kāda laika, tu saproti, ka nē, viss ir kārtībā. Ka bija tāds pavērsiens uz citu ceļu, vai ne? Notika tieši tā, jā. Un es domāju, ka mēs visi ar to esam saskārušies. Kaspar? Jā, es tev klausos un pilnīgi piekrītu. Runājot par prāta vētru vēl, prāta vētra sasniegus vairākas virsotnes, bet kā jūs paši un tieši Everestu? Jā, tieši tu, kā jūs uztverat tos savas virsotnes vai savus panākumus, vairāk pēc tā, cik daudz klausītāji, cik pilni koncerti, vai tomēr jums vairāk ir tas emocionālais piepildījums un tās emocionālās virsotnes ir svarīgākas? Man liekas, ka tā lielākā vērtība, kas mums ir tas, ka mēs to joprojām darām, mēs esam kopā, mēs spēlējam mūziku. Un tā nav tikai tāda diplomātiska atbilde. Daļēji, bet jo saprot, kas notiek. Ir koncerts, labi, tu viņam gatavojies, viņš ir, un pēc tam nākamajā rītā tu pamosties, dzert tēju un domā, redz, kā tas aizgāja un kas tagad, vai ne? Bet ja tev ir sajūta, ka tas turpinās un ka tev patīk tas, ko tu dari, bet nevienmēr ir tas emocionālais pacēlums, vai ne? Kā ir grupā, kas pastāv tik ilgus gadus, atrast vienam otru atkal un atrast šo pacēlumu un to mirkli, kuru atkal noķert kopā. Kā jūs pie tā piestrādājat? Vienkārši dzīvojot un spēlējot koncertus un darot to, ko tu dari, un tas notiek. Tā kā ļaujies vairāk. Jā, un labākā lieta, kas notiek, ir tas, ka tu saprot, ka tas, ko tu dari, vienkārši ir jābauda. Ja? Tas koncerts nav tikai tāpēc, ka tev pirms tam ir jāsatraucās, vai ne? Bet tas ir vienkārši foršs brīdis. Tu esi uz skatuves un tu esi ar saviem čaļiem kopā, ar saviem draugiem, spēlēt savas dziesmas un cilvēkiem patīk. Tas ir tik forši. Bet tavā dzīvē nav vien tie čaļi, ir arī Fonds Viegli, un paklausīsimies dziesmu no Fonda Viegli. Rekā šī trešdiena man tāda laimīgā diena. Pats Renārs Kalpers ieradies. Man arī. Do 5. Renār, kā radās šī burvīgā dziesma, kuru mēs nulikā dzirdējām? Dziesma radās Mellužos. Dziesmas pirmsākuma ir Mellužos, jo mēs 10 gadus vasarā dzīvojām Mellužos, un kā vienmēr bija ģitāra par rokai, un tur arī tas motīviņš, tas radās tur. Pēc tam jau rakstot Vācijai, nemaldos šo albumu, mēs nonācām līdz piedziedājumam, jo sākotnēji bija domāts, ka piedziedājums ir tas motīvs, un piedziedājumi vispār nebija. Tikai kā mūzika, Jā, un tad mēs nonācām līdz piedziedājumam, un mēs esam nonākuši līdz teksta daļai, kas, manuprāt, ir visinteresantākais stāsts šai dziesmai. Dziesma no albuma 4 krasti, un rakstot šo albumu, rakstot dzēju šim albumam, es ļoti, ļoti daudz lasīju Imanta dzēju, un iedvesmojoties no Imanta dzējas, mēģināju radīt savējo. Un bija kaut kāds brīdis,
kad mēs jau nonācām līdz tam, ka mēs jau rakstām dziesmas, un teiksim, tie vārdi jau gatavi, mēs ierakstām dziesmas, un dziesma ir ierakstīta, un pēkšņi man likās, ka tas, kas mans draugs, un tas, kas tur ir, ka es to skaidri zinu, ka es to esmu lasījis tieši tādu, kā tas tur ir. Un, protams, es šķiru vaļā Imantu, un, protams, ir citāti, konkrēti citāti, kas ir šajā dziesmā no Imanta. Un es saprotu, ka tagad, ko darīsim, auzās ir. Bet mēģinās mairēt ārā, vai ne? Defekts par efektu. Imant labāk. Līdz tam es nenonācu. Es izvēlējos veco labo formu, es rakstīju vēstuli. Es rakstīju ar roku, rakstīju Imantam vēstuli, mēģināju paskaidrot situāciju. Vai vēstuli jau kādā muzejā? Es domāju, pie Ausmiņas ir vēstule, lai klāt pieliku tekstus, gan Imanta dzejoli, gan Vētras versiju. Šai dziesmai pasvītroja tās vietas, tur, kuras dublējās. Teica, ka tā ir sanācis, tas viss nebija ļaunprātīgi. Un var sakot, nosūtīja, un mēs ar Ausmu sazvanījāmies. Viņi saka, jā, mēs saņēmām, paklausījām, un disku, protams, nosūtīja līdzi. Un Ausmu saka, jā, mēs paklausīsimies, un arī Mantiņu nospriedīsim, kas tur ir. Zvanu pēc 3 dienām. Un Ausma saka, suņuk, paklausies, mēs klausāmies to tavu dziesmu, smukas dziesmas, un tu zini, mēs neko nesapratām, ko tu tur sarakstīji, kas tur ir, kas no Imanta, kas tavs, ir ļoti labi, un mēs guvām akceptu, un teiksim, šos vārdus mēs autorīgi sadalījām brālīgi uz pusēm ar Imantu. Tas man ir milzīgs gods, protams. Bet, jā, tā kā katra aizdoma vai katrs pārmetums, ka šis ir paķēruši no Imanta kaut ko paši, vai ne? To mēs laižam pāri, jo tas viss ir saskaņots. Vai šī sazināšanās pirmo reizi, vai šī sazināšanās šīs dziesmas sakarā bija tava pirmā sazināšanās ar Imantu Ziedoni? Jā. Tā tas ir. Un pat sazinājos nesazinoties, jau Ausma mums bija starpnieks, un tad mēs. Un tas pasties pagāja gadi, un Neviļus arī fonds viegli, Imants Ziedoņa fonds. Tā ir taisnība, jā. Redz, viss kaut kā, viss dzīvē notiek tā, kā tas notiek un sakārtojās, jā. Par tevi fondu. Sākās, atkal jāskatās, kur tam visam kājas aug. Un kājas fondam aug mazajā kavalērijā. Jā. Es jau esmu saguris stāstīt neskaitāmo reizi par mazo kavalēriju. To mēs jau zinām. Un vienā brīdī vienkārši mazā kavalērija saprata, ka tas ir tas, ko Imants ar koku grupu darīja 70. gados, un mums likās, tas ir viss tik rādniecīgi, ka mums ir jākļūst tuvākiem, mums jāiepazīstās ar Imantu, jāpastāst, ka mēs tādi esam, ka tā mēs te darbojamies. Un, mēs nonācām līdz tam, ka mēs ejam ciemos pie Imanta, un Imants bija priecīgs, un mēs visi lielajā kavalēriskajā barā sabrukām iekšā viņas dzīvoklītī un papļāpājām, un man liekas labi sadraudzējāmies un kaut ko uzdziedājām, un pēc laika mēs atkal devāmies ciemos, un tā kļuva par tādu jauku tradīciju pēdējos gados. Bet jau šī tradīcija ir kļuvusi. Šīs tradīcijas vairs nav. Faktiski pat mazliet žēl, jo mēs ar Ausmu runājam, ka mums to vajadzētu turpināt. Bet, kā vienmēr ir kaut kāds laika jautājums, un cerēsim, ka tas viss turpināsies, ka mēs iesim ciemos pie Ausmas un uzspēlēsim un atcerēsimies viņai un Imantam par prieku. Fonds viegli ik gadu ap Ziemassvētkiem rīko lielisks koncerts, kas Paldies, vienmēr... nāksiet arī šogad? Loģiski, ka nāksim arī šogad. 14. 15. decembris. Zināms, 14. 15. decembris. Kas šogad gaidāms vai gaidāms arī jauns albums? Šogad jauns albums nav gaidāms, jo visi fonda dalībnieki ir aizņemti saviem projektiem un albumiem. Jā. Bet ir patiešām interesants domas, kāds varētu būt 3. viegla albums, kuru mēs domājam rakstīt nākošgad vasarā. Es domāju, ka mēs to arī realizēsim. Bet koncerti būs jebkurā gadījumā brīnišķīgi, jo fondam jau tagad ir 2 albumi. Tā tad ir liela dziesmu izvēle, liels dziesmu klāsts.
Kaut ko var noranžēt, vēl kaut ko var noranžēt, kāds pievienojās. Jā, kāds tas vienmēr labs viesmākslinieks, tas vienmēr intriģē. Jā, būs vairāk mākslinieki, viesmākslinieki, tas jau ir skaidrs jau tagad. Kaspars Mauriņš, piemēram. Jā. Es taisīšu šīs versijas, kā tikko arī man ziedot. Tas bija skaisti. Kaspar, ja mēs to varam sarunāt, ja tu būtu tā kā... Versijotājs. Būs grūts man pielauz, bet es domāju, ka es kaut kādā veidā... Mēs tev atradīsim tumšu stūrīti, ko tev neviens neredzēs. Labi. Dīdžejot par rudeni. Tad viegli nākamgad taps jauns albums un Ziemassvētkos atkal varam gaidīt koncertus. Bet par Prātu vētru esam sailgojušies un kaut kur kulisēs jau čubina, ka Prātu vētrē 2015. gads būs vētras gads. Roga tā kā izpļāpājās. Redz, tāds ir mans bērnības draugs, ko? Bērnības draugs, tad tagad mēs ņemam otru draugu aiz ausis un stāsti. Tev jāstāsta tagad vairāk, kā Roga jau ir izstāstījis. Citādi nav jēgas tam. Spiediet ārā. Nē, man liekas, pat vētra ir sailgosies pēc kaut kā jauna un kaut kas jau tiek čubināts. Bija viena sesija Berlīnē, tāda radošā nometne, un tūlīt pat dosimies uz vēl vienu. Būs. Kā lai kaut ko pasaka, bet neko nepasaka. Vismaz kādā valodā mēs dzirdēsim dziesmas. Es domāju, ka dzimtajā. Un vai tas būs kaut kas līdzīgs, kāds bija iepriekšējais albums, vai tas būs kaut kas citādāks, vai tas būs varbūt kaut kas tāds, kāds bija Prātu vētras pirmsākumos. Uz kuru pusi jūs šobrīd dodaties? Elektronika nāk klāt, vai paliekam... Tomēr veco labo ģitāru, veco gičiņu un ting. Kā tur īsti izskatās? Kā izstāstās pirmās skices, kas jau ir tapušas? Ir ļoti grūti par to runāt pirms tam, jo reizēm tu kaut ko domā pirms tam, un tad tu sāc darīt, un tas aiziet kaut kādā pilnīgi citā virzienā. Šobrīd tā iecer ir tāda, ka mēs dodamies 4 krastu virzienā, ka mēs atgriežamies pie kaut kā ļoti tāda pamatīga, un tas, kas saistās ar vētru, un ka ir tādas dziesmas, ko var dziedāt visi līdzi, vai ne, un kaut kas tāds stadionisks varbūt. Jauns pienesums folklorai. Sauksim to tā, kaut vai Prātu vētras lokālajiem dziesmu svētkiem. Tieši tā. Un, doma ir doties tajā virzienā, un mēs pat esam vienojušies ar to pašu producentu, ar ko mēs taisījām 4 krastus ar Aleksu Silvu, ka mēs strādājam ar viņu kopā. Un novembrī mēs sākam rakstīt Berlīnē. Tur īkšķi, lai mums labi iet. Nē, mēs turēsim ļoti. Novembrī, tas ir tūliņ. Tas ir tūliņ. Kaspar, tev ir vēl viena dziesma. Es domāju, ka tad uzspēlēsim no tā iepriekšējā to lanternu. Jā, to Mystic lanternu. Lai nu skan. Prātu vētru un lanternu, un pavisam maz laika ir palicis Kristīnai, lai... Es saprotu, būs turbo jautājumi, būs ātrē. Jā, Renārs ar grūzi vilkās uz turbo jautājumiem. Tātad ejam gaisā. Pēkšņi. Piens vai ūdens? Ūdens. Jaunība vai briedums? Jaunība. Jo jaunība. Rudens vai pavasaris? Rudens. Jo lapas. Birst. Jo rudens kā rudens. Un peļķes. Labi, tagad nopietnais turbo jautājums. Pirmais Latvijas Republikas prezidents. Kviesis. Garām, vai ne? Garām. Zāles palīdzība. Kalvis Bormans jau sēž, lūdzu. Jā, ļoti labi. Pokemon vai Teletubī? Teletubī. Jo mīļāk. Labi, ar turbo jautājumiem esam tikuši galā. Dodamies pie prognozēm. 5 prognozes. Ļoti nopietni. Tu pareģo šobrīd nākotni. Oho, tu tā jūties? Bet tu man dos tēmas? Jā, tā tad. Nē, tā no rokas. Mēģini no rokas. 4. Kas 4? Kāds 2 puisīši un... Un dvīnītis. Tieši tā. 4 puisīši un dvīnītis. Labi, pirmā prognoze. Vai Carnival Youth saņems Grammy? Kādēļ bija? Bet kaut kā vismaz. Kādēļ bija? Dabīgi. Mēs arī par to jau nobalsojām. Bet viņi ļoti ar Rīgas laiku cīnīsies. Rīgas modēm. Rīgas modēm. Kāds kauns, 2. iekritiens šodien. Tad vēl viena nopietna prognoze. Tā. Vai Renārs Kauperis sevi redz politikā tuvākajā nākotnē? Nē, caur un caur. Nē, paldies. Kāda izskatās Latvija pēc 100 gadiem? Skaista, īpaši rudeņos. Mums ir koncertzāle?
4. Jau ir uztapināts. Rīgā. Tikai Rīgā. Cik iedzīvotāji apmēram Latvijā? Nu kā, visu laiku... Tas jau ir nākamais. Nē, es papildu jautājums, jā, tā kā precizēju to Latviju pēc 100 gadiem. Jo kādreiz grāmatās rakstījis Renārs Kaupers, toreiz teica, un tā arī ir. 3 miljoni 427 tūkstoši. 3 miljoni 426 tūkstoši. Man ar tām nulēm tur klibo, bet nu labi, es tā kā pārbaudīšu, cik tur jābūt. Labi, 4. prognoze. Cik no tiem latvieši? Visi. Mēs esam optimisti visi. Nu, labi. Turp, viss kā viens latvieši. 4 iebrauca, jā. Jā. Vai, kā tu prognozēji, vai tu piedalīsies un dziedāsi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētkos šovasar? Es prognozēju, ka es dejošu. Tas arī būtu jauki. Tātad jāpērk jau biļetes uz deju svētku. Uz Daugavas stadionu, jā. Nu, redz, šī prognoze, mēs jau par to nedaudz arī aprunājām, bet tomēr mēģināšu izprunāt, kurā mēnesī mēs varam gaidīt prātvētas jaunu albumu. Maijā. Nē, viss mēs te noskaidrojām. Viss ir skaidrs. Nē, varētu aprīlī, bet taču skaidrs, ka ievilksies. Tātad maijā. Jā. Un tad uzreiz. Bet jūnijā vairs nedrīkst. Tad jau vairs neviens neinteresējās. Skolās ir laukos. Tā maijā tu uztājies pavadošu albumu visai vasarai. Tas nozīmē, ka gan jau, ka pirmais singls parādīsies jau bišķiņ pirms. 100 punkti martā. Nu, redz, mēs tagad visu zinām un varam pabeigt arī vēl 5 teikumus. Renārs Kaupers nekad negribētu peldēties. Tagad palīdziet Renāram Kauperam. Pīļu dīķī. Netīrajā. Jā. Ja man būtu iespēja savā dzīvē mainītu visu to, ko es gribētu mainīt. Nu, redzi, izlavierēji. Prāta vētra ar karnevālu jūs? Ir. Viena ģimene. Skaisti. Kristi, ko? Nē, skaisti. Es palīdzu, viņš man es tieši viņam. Tā, Nu labi. Es akceptēju jūsu palīdzības sniegšanu vienam otram. Paldies. Kaspars ir soģis tajā visā. Nemirstīgs. Tad man būtu gara dzīve. Ko tu vēlētos paveikt, ja tu būtu nemirstīgs? Man liekas, tā ir milzīga problēma, ja tu esi nemirstīgs. Vai tev vispār kaut kas motivē kaut ko darīt? Man liekas, tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi, ka tu zini, ka tev ir vēl tik ilgi jaurums. Ir. Tā kā Kalnietis, atceries, kādreiz bija tāds seriāls. Vai tu zinu, ka bija, bet to es neskatījies? Es skatījos, zinu, kādu seriālu. Vienkārši Bagāti arī vienkārši Marija. Jā, arī par Izauru. Tie man ļoti patīk. Tie man ļoti aizkustinām. Tev arī tagad ir kāds mīļākais seriāls? Kur tu mēdz tā uzšķirt brīvā brīdī un apskatīt? Kobra. Negluži, Kobra cauri laikiem. Negluži, bet mums ļoti patīk viena franču filma, kā gan viņa saucās, vecāki, izmisušie vecāki. Tā kā filma vai seriāls? Tā kā filmiņa vairāk. Bet vairākās daļās. Es domāju, kāpēc es nezinu, tāpēc, ka man vajadzētu zināt. Es gribēju uzsvērt, vai Renārs piedod, Kristīna, vai kādu par kino runājot, tu taču arī piedalījies kā aktieris filmās. Šad tad ir gadījies. Vai tev gribētos vēl kaut ko tādu darīt? Nu, tas būtu jauki. Tev ir piedāvājums? Kādā seriālā? Mums tūlīt taps piedāvājums. Ja tev ir vēlēšanās, tad jau ir varēšana. Patiesībā ir īstais brīdis, jo es piedalos filmās katrus 7 gadus. Tad bija 2000. gads pirmā filma, Vecās pagastmājas mistērijas, tad bija 2007. gads Georgs Ots, igauņu filma, un ir 2014. un man nav neviena piedāvājuma. Iedomājies rīt no rīta Renārs ceļās un ting, ding, 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 ding. Un man tieši tev ir scenārijs. Tieši tev ir loma. Jā, es ceru, ka Jānis Streičs varbūt klausās. Nu, cerēsim, ka viņš ir aktīvs Radio 5 klausītājs. Un Renāra... Īpaši vakaros. Īpaši vakaros. Renāra, varbūt ne pēdējais, bet šovakar pēdējais teikums, ko lūkšu tev pabeigt. Jebkuram cilvēkam uz šīs planētas es varu vien novēlēt. Mīlēt un būt mīlētam. Punkts. Rekā, mēs iesākām portretu ar bez mīlestības nedzīvojiet. Redzis, tā bija skaista apļveida kompozīcija. Ļoti smuki. Renāra, paldies tev liels. Paldies, Kristīna, paldies, Kaspar. Un tiekamies. Tas bija portrets. Tu klausies 5 LV.